Lūk, tie kraukļi pogās 2025. gada 9. aprīlī, un ko tad viņi tur dara? Viņi ēd gaļu. Gaļu, kas acīm redzot ir brīvi pieejama blakus esošajā cūku kompleksā. Ja, tie nav arī nekādi tādi mazie gabaliņi, tie ir diezgan lieli gabali cūgaļas. Nu, kas tad mums te ir? Tātad kraukļa spalva, jā, kurš nu pat šeit ir kārtīgi mielojies. Un tātad šeit mēs tūplānā varam redzēt šo te cūkas miesu, kas ir atnesta tepat no cūkopības kompleksa Kroņauns. Un kā mēs redzam, potni ļoti labprāt apmeklē šo te vietu. Nu ko, draugi, cūkopība ne tikai rada smaku, es teiktu diezgan pretīgu smaku. Kāda nozīme ir jebkādam žogam vai kaut kādiem bio aizsardzības pasākumiem, ja cūkopības komplekss pats aicina savvaļas dzīvniekus savā teritorijā. Es domāju, ka šiem cūkām ir jāatņem jebkādas privilēģijas smirdēt vai rīkoties, ietekmējot apkārtējos un turklāt vēl saņemot subsīdijas.